No, izstās baigi cerīgi. Tas ir piekariņš. Tas bijis piekariņš. No, izlec ārā pati kapeiciņa. 1860 vai? 1869. 69 tomēr, man redz ir švakā. 69 tad ir bilons jau. Man likās 80. Nav divu priekšmetu blakus. Izrakās tas no svina kaut kāda piramīda. Kaut kāda nozīme ir. Ja jūs ziniet, tad jums ir jāraksta. No, šoreiz esam jaunie meklētāji. Pirmo reizi staigās pie īpašuma, ja, un te nav meklēts, ja. Māja ir redzams 1917. Vācu kartē, ja, un Latvijas tajās kartēs 29. un tur vēl viena. Tā kā, jābūt kaut kam no tiem laikiem, vismaz pirmskara Latvijas atradumu, bet viss iespējams, ka ir arī pils ar padomi laiku. Kaut kādiem tur struntiem. Ne tā jūra ir, bet pie jūras te diezgan, neviens jau nezina, protams, jā. Pastaigās te pa sētu un te tur ābeļdārs. Gan jau kaut ko pa visiem atradīsim. Man liekas, ka pirmā monēta varētu būt cariskā. Jā, 3 kapeikas. No, tāds ir. Gads tik nav redzams. Nav kaut kāds pusmetrs. Šis ir bijis svečturim apakša, visdrīzāk. Tā jau es iestrādājos esmu. Pakramējam. Jā, nav tīri. Tā ir birsti jātīri. Smuka ornamentēts, bet zūdis. Zūdis viņš ir. Izstās baigi cerīgi. Tas ir piekariņš. Tas bijis piekariņš. Mēs visi spriežot. Rota vai ādas gabaliņš. Tas pie atslēgām varbūt bija. Varbūt bija pie atslēgām. Spriežot, kas te izbira ārā te. Varbūt otra puse vēl var atrast. Jānotīra, tīri dzīves. Mans vērtējums, ka viņš ir 19. gadsimta beigas kaut kur. Nesalauž nabagu. Jāizstiep uz mašīnu uzreiz. Šeit tāds. Tas ir metālisks, tas nav tāds bijis nemaz. Izlec ārā pati kapeiciņa. 1860 vai. Tā šitā vēl ir sudraba kapeika. Tas nav bilons. Redz, ka saimnieks nemaz nezināja. Viņš domāja, ka te tikai padomu lūžņi. Nav pievilks klāt. Tuktu 869. 69 tomēr. Man redz ir švakā. 69 tad ir bilons jau. Man likās 80. Deviņnieks pēdējais, ja? Jā. Jā, tad tev acis ir jaunas. Jā, 60. Tad vēl ir pusīti, tad ir 500. proviņa. Tā, tūlīt paklāt. Sviet zālē viņu testēt. Jā. Viņš varētu arī būt padomju. Tas nav obligāti. Domā, ne? Tas tā konfigurācija šitā te bija tā kā... Kā manā viļukā tajā iemet Pirmā tajā pasaules karā šitādi te rakārā. Un tad tu redzēsi
Tur baigi labi redzēt, līdz kurai vietai tas tumšais. Ja Nu tev jā. parāda drusiņi, tad nav jēgas viņu pat asināt. Jā? Jā. Bet ja viņš līdz šejienai būs rūdīts, jā, tad viņi, teiksim, var uzasināt, ielikt, kā tā būs artefakts. Jā. Nu, absolūti. Tas, ka te arī ir. Tas vēl viens. Jā. Katrā pusē. Nu jā. Jā, šito nokodinās te parādīsies apakšā. Es teiktu, tas ir pirmā pasaules kara, vai šitādi te puiši raka vāciešiem. Varbūt arī. Es neesmu tāds speciālists. Bet nojāts viņš nav. Tad citreiz tādu nodauzīti. Vienīgi, kamēr tu nebūsi viņu citronskābē iemetis, ja tu neredzēsi, cik tā norūdīts. Jā. Ja te maz plāksnīt, tad tur nekas tikai ieliek un tur viss. Mums meitnīti piekusa. Jāmet bija miers, domāju, diena tāpat. Kā saka, jau iesākt ar rakšanu. Aizbrauc individuāli uz vietu. Es te pa to ceļu staigāju pēdējo reizi, ka jūs redzējis to sudraba 15 kpk atradis. Viņa līdz galam neizgāja. Nu, šitās viņš kaut kāds uzirdināts tas lauks. Bet viņš nav sēts. Tālāk vispār šausmu stāst grūti iet. Te bišķi vieglāk, bet tāda joslē aiziet. Tas te nekad nav gājis. Kaut kas varbūt, ka uz to ceļu pakrits ir. Skanēja lieliski. Tā zirgliete. Varu riņķīts. Tad ceļš gājis, jau nenozīmē, ka iet pa ceļu visu laiku kaut ko birdina no kabatām ārā. Bet, baigi labi augsts, tāda īrdena, te viņš labi saglabājās. Tā kā būtu tikko pazaudēts. Šāviņš vai izdracies? Nē, tas varbūt, ka ir no šāviņa. Tā, kas sadalās parasti. Te nav sadalījies. Šāviņam apkārt, kas ir tā varš, skanēja, jo viņš ugunīgi. Labs. Mēs parasti tādas mazas gaboņas atrodam. Viņš jau uzsprāks šāviņš, šit slido, tā kā šnarpels apkārt, reka uzskrūvēts. Tad kaut kas ir vēl. Nav kaut kas dikti sīks. Monēta podziņa. Monēta. Padomu 1 kapeka. Šitas jau grūti ķerās, tas ir arī izarts. 1969. gada. Vēl 1 kapeciņa atradzēs. Kapeciņa tā ir, jā, tie 2 santīmi. Redzams, ka kaut kādos mēslos bijuši. Šitas te nav tāda augsne, lai tāds uzmestos. Pazaudēts kaut kādā kūtī. Šitas ir tā organiskā tāds uzmetās. Labi. Kāda mums darīšana? Redz, ka blakus ir māla, lauska. Varbūt vēl kāds ir jāapstās. Acīm redzot, pavēlt bedraku bija virspusē. 5 kapeiku laikam. Jā. 1962. gads. Saules baigi izrokās. Jā, tur nevar redzēt viņu. Iemetā. Mazliet bija varbūt, ka virsū zeme. Tāda blakus kaut kāda kolhoz laika tāda ēka ir. Kaut ko jau var atrast. Šoreiz diezgan padziļi, domāju, kaut kāds štruns tur jau buņš svāks. Šits man ir, ka tik nav no pulksteņa. Kas te ir rakstīts? Kotī. Nezinu atbildēt. Izstās pēc pulksteņa vāka. Jāapstās. Jau pēc ražotāja var atrast. Parīžu. Kotī. Parīžu. Vēl viena monēta. Tāda pati. Mēslos kaut kādos bijusi. Kas tā tāda ir? Nevar atpazīt. Monēta tā ir. Tā šī tāds aplipums.
slapjamāka ir. Labi. Ārā var ieraudzīt. Aleksandra 1. vai 2. Tā ir ceriskā. A burts redzams. Es no interneta pieaugšu bildīti. Kāpēc? Spārdīja, tur zāvu kušķi vien. Beidzot izspārdīja. Kas šits, tā ir padomu kapēka. 20 kapēkas, 1900. Tā ir pirmsreforma, nevar redzēt. 50 kaut kāds vai, nē, 30. 34. vai. Jātīra. Viņā virspusē, viņš viss izārts, tāds sauss. Nav kaut kāda bronzas asīt. Varbūt kāds zina pateikt. Es nezinu, pēc sajēgas, kur viņš. Bronza. Kaut kāds savirpots. Varbūt pulkie zobratiņi stāvējuši. Pulkstenim kaut kas galda tam. Sienas. Nezinu. Kas saka, var variants minēt tikai. Tas liecina, ka tā kolhoznieka ēka nav tukšā vietā, viņa ir uzbūvēta pa virs vecē. Šits 1820. Man liekas, līdz kaut kādam 1850. Visam Krimas karam šaudījās ar šitām lodēm. Veci. Jā, tā Aleksandra 2. Kaut kāda monēta, kas ir no šitā ir tā laika. Te ir apakšā ir senāk māja. Jācer, kaut kas senāks var būs. Mēsli te ir šīferi, viss kaut kādi. Jā, bet uzbūvēt māju uz vecas mājas. Te pašā vietā. Domā, atkal padomu monēta. Nē, tāds kaut kādi. Šitās atrod, man liekas, ka jumtam kaut kur viņas izmantoja. Kur šitie tur bēdīgi, viņi visi jārok. Labi. Šitai jābūt monētai. Baigi izstāds. Skanēja spaugi. Kas tā ir? Cinks vai? 5 feniņi. Tie ir kara laika. Vācu cinka monēta. Viss kaut kas ir. Starp miljonus korķiem. Devs 2 tomēr labs aparāts ar mēsliem ceļ ārā. Jā, nekādas jau nav te brīnuma lietas. 2 kapeikas, bet te tiki piesārņos. Tā padomu pasaulē. Viss, kas nav vajadzīgs, met pa logu. Kad jaunāks tālāk aiziešu, ka vecāks, tad zem logu. Tā šī te. 1962. Laikam atkal kaut kas no bronzas. No, 200 grāmi. Cik bija? 6,80 kilogramā. Kaut kas ir galvas tā nodoja. Jādeva 5. Eiro un biškiņš. Eiro 30. Kaut kāda bukse. 2 priekšmeti blakus. Izrakās tas no svina kaut kāda piramīda. Kaut kāda nozīme ir. Ja jūs ziniet, tad jums ir jāraksta. Te kaut kur maucās virsā. Bet tas otrs man liekas interesantāks. Kas tas tāds ir? Tas ir grāmatas, varbūt tas aiztaisāmais. Šits vecāks ir. Nolūzis. Te viņš āķējas virsā. Kaut kāds bijis dekoratīvais aiztaisāmies. Te pa to lauku staigā vienīgā vieta tajā mēslainē. Tas, kas ir viss. Tad neviens negrib rakt, tad tās vietas.
Nu, īstās pēc 10 kapeikas. Tā arī ir 1946. gada. Nav tagad vajadzētu redzēt labi. Šitā puse nav interesanti, šitā ir interesanti. Viņš švaki skan, bet viņai signāls ir stabils un te, ja korķis rūkta, šito var izrakt. Es domāju, alumīnijas tā baigi paņem. Sasvīnsi. Nu, nav te 2 kilogramu, te var redzēt, ka iepļāvas lāpstēs. Kilo kaut kāds. Nu, ko skatīsimies tad, kas te izdracies, jā. Tā pirmā caranīte. Cara laika 1887. Tad 7 redzams un 8. Palielinājumā droši vien, ka kamerā varbūt ka arī nebūs. Viņš ir redzams. Nu, viņi nekādi, jā. Es jau izrakt redzēju, ka bet apsolīju mūsu jaunākai dalībniecei, jā, ka es atdošu tās monētiņas, jā. Cilvēkam pirmais rāciens bija, es saku, es notīrīšu, parādīšu tur tantēm un onkuļiem. Varēs tikt pie viņām, jā. Nu, tas sudrabiņš. 1869. Jā, jau 500. prove. Nu, par to varbūtību, ka runā, kā es tas smējos pagājušreiz, jā, vienu no 8 miljonu, tur 100 000 kaut kas pieaugšu bildi, jā. Tirāžu palielu, jā. Mantiskā izteiksmē monēta diezgan jau tajā laikā ir bijusi palietot, jā. Ģērboņu pusi, ka es skatos. Jā, mazie ģērboņi arī padiluši. Nu, tas ir, rupi sakot, 5 eiro, jā. Bet var dabūt stingri labāks, jā, tās kvalitātes, tas ir tāds atmiņa, jā. Nu, paies vēl varbūt 50 gadi, nebūs nekas, jā, tas šitie arī būs izķeršana. Nu, tas pats, jā, tas Aleksandrs II. Šī arī tā paša laika, jā, tikai es nezinu. Ģeņiška varbūt. Es nepētīju, ja. Man tāda aizdoma, ka es kaut kādu kūcu aizmugur tur raku, ja, viņš viss tāds tajā otrā laukā. Jā, tas skaties viss vienādas zaļas. Šis, nezinu, te rakstiet komentārs, ja, man liekas, ka grāmatai viņš bija kaut kāds, ja, Štrums. Varbūt, ka kļūdos, ja, bet tas vecajām grāmatām bija tie bronzas tādi, kas ir vērts apstīties, ja, tas nav pulkstens, ja, tas uz lauka īstenībā brīžiem ir, ja, tur tāds piekuss, ja, ar mušām sities, tur var kļūdīties, tā pūdernīca, ja, Kotī, 20. gadsimta 30. gadi, ja, tur tas vāciņš. Vienā pusē bija spogulīts, ja, te pūders, tur spogulīts, nu, vai otrādi, te grūti pateikt. Ja, tos pūders, tad viņas tur atkal pielikuši atsauksmi, ja, no interneta. Tad viņas iesmaržināja, ja, viņš bija smaržojošais pūders, ja, tur kādu lauku meiteni, tad pirms zaļuma balvas, ja, tad būs pūdrējusies 100 gadus atpakaļ. Jā, un tad traktors sabeidz visu. Kas interesants, šīs es viņu datēju 19. gadsimta beigām, ja, patīrīja. Atkal, teiksim, var mainīt savas domas, ja. Pagājušā gadsimta 50. tie ir, ja. Bet pati forma viņš te tāda ādiņa gāja, jā, un tad nēsāja, jā, tas, teiksim, tā kā kuloniņš bija. Pati forma ir veca, jā, teiksim, ir vikingiem bija tas vairoks, jā, šeit kurzemē arī viņas atrod tos vairodziņus mazos. Un vikingiem viņš skaitījās
Valhallas vairogs. Nu, kādēļ tā, teiksim, tas bija pirms kristietības loģiski, kad, jā, nēsāja tādas lietas, atkal pieaugšu attēlu, nu, mūsdienu bildīt, jā, un tās replikas taisa. Vikingi ticēja, ka Valhallai, nu, kas notika Valhallā, jā, pēc nāves, tāpēc viņi tur it kā nebaidījās no nāves, es to apšaubu, jā, pašaizsargāšanās instinkts jau visiem ir. Valhalla tā bija tāda liela ēka, kur dzīroja, jā, tur pacīnījās, pēc tam dzīroja, jā, un viņai jumts bija no zelta vairogiem, jā, un tad, teiksim, to, ko nēsāja, nu, tā laika ikdienas dzīvē, jā, tas vairogs bija tas, kas tev glāba dzīvību, jā, kaujas laikā, jā, tu ar viņu aizsargājies. Šis bija vairāk domāts pret negatīvo enerģiju, jā, un, teiksim, to dvēseles aizsardzību, jā, nu, cita viņam nozīme it kā nebija, jā, saistība, jā, tad, teiksim, ar Dievu labvēlību, jā, nu, tas bija tāds, kā jau visi tie amuleti, kas tev aizsargā, jā, to iekšējo pasauli. Nu, šeit nav, teiksim, tie raksti, es domāju, ka tur neesmu izpētījis. Tas bija tāds, tā laika 50. 60. 70. es jau redzēju, ja, viņš šādā krāsā viņš bija tas kodinātais varš, ja, senos vairodziņus no bronzas taisīja, nevis no vāra, ja, tas ir varš. Un vienkārši, ja, tāds plaģiāts, ja, tur nav nekas, ja. Tas nav viss kaut kā pa druskai. Domāju, ka padomju sistēmā, ja, tur diži neviens neiedziļinājās, un vai bija vispār pieejama tā informācija tik labi, ja, par tām visām senajām lietām, ja. Viņas varēja nēsāt tāpēc, kad tā bija tāda koķitēšana ar nacionālo lietu, ja. Ja. Partijas biedrs ar vairodziņu varēja staigāt, ja. Ja, ka es ieaugšu atkal attēlu, ja. Tā laika, teiksim, rotas tur apstījās. Nu, viens tips, tur bija tāda veikala daļrada, jā, tajās daļradēs tur varēja viņas nopirkt. Nu, viņam 70 gadi ir tam vairodziņam. Bet nav nekas vecs, jā, kā apstās uz materiālu. Tur uz lauka, kad izroka, ir grūtāk, jā, saprast, jā, viņš jāpapēta, nu, kā visas lietas, jā. Tādēļ, teiksim, pirmais slēdziens nevienmēr ir tas pareizais. Nu, tāds īstumā apskats, jā, dīži te vairāk nav uz ko skatīties. Šīs divas monētiņas uzdāvināsim mēs meitenei mazajai. Nu, ar to tad arī beigsim tev līdz citai reizei.